Ko notiek? Ko notiek? Ko notiek? Ko notiek? Ko notiek Rīgā? Stūru stūri, tēvu zemi, stūru stūri, stūru stūri, stūru stūri, tēvu zemi, stūru stūri, tēvu zemi, stūru stūri, tēvu zemi, stūru stūri. Šodien bija ieskandināšanas pasākums. Kā jums pašai šķiet, kāda bija atmosfēra un kā gan jaunieši, gan arī skatītāji? Kāda bija? Atmosfēra, man liekas, ka bija brīnišķīga. Pirmkārt, laika apstākļi šobrīd ir super, jo dziedāja Latvijas lielākie, vieni no lielākajiem koriem bērnu, gan Jelgavas novadu apvienotais koris Asni, meiteņu koris, kuri bija arī iepriekšējo svētku laureāti un arī šajos svētkos viņi piedalīsies lielajā fināla konkursā koriem. Un, protams, brīnišķīgais Rīgas valsts otrās ģimnāzijas jauniešu koris Edgara Vītola vadībā, kurš tik aizrautīgi dzied, ka viņi paši tie bērni jau paceļ to pozitīvo emociju un to aizrautību, kas sagaidām visu nedēļu. Kā jūs prognozējat, kādi šogad būs jauniešu dziesmu un deju svētki? Es domāju, atkal mums būs krāšņi. Krāšņi tieši atbilstoši šim gadam, tai krāsainībai, ar kādu mēs veidojam svētkus. Koši, neaizmirstami daudz un dažādi pasākumi norises. Un man ļoti gribētos cerēt, ka arī laika apstākļi būs dažādi un krāšņi. Šodien sola gan pērkona negaisu vakarpusē, bet mēs priecājamies, jo šodien vakarpusē nekur ārā nenotiek nekādas aktivitātes. Līdz ar to viens krāšņums varētu būt. Mēs plānojam, ka svētki būs krāšņi ar lielajiem daudzajiem notikumiem visā Rīgas pilsētā. Un ļoti gribētos cerēt, ka Rīgas iedzīvotāji izbauda svētkus un neļaunojas, ja bērni tramvajā dzied, vai viņi ir priecīgi un emocionāli, jo viņiem tie ir svētki, un viņiem vairāk nekas cits neeksistē. Viņi brauc uz mēģinājumiem, noguruši brauc mājās, brauc uz koncertiem, brauc vienkārši iepazīt Rīgu. Un šī svētku programma mums ir radīta tā, lai varētu visas daudzveidīgās interešu izglītības programmas, kas ir Latvijas skolās, varētu tikt pārstāvēts arī dziesmu svētkos. Svētki ir daudzveidīgi arī ar visām norisēm, kas notiek Vērmanes dārzā. Ejiet, priecājieties, izjūtiet, izbaudiet tieši to, ko ir Latvijas bērni veidojuši. Vienlaikus Vērmanes dārzā mēs aicinam skatīties un priecāties par mūsu ciemiņiem. Jo Vērmanes dārzā uz lielās skatuves un arī uz mazajām uzstāsies gan kolektīvs no Ķīnas, skolēnu, gan kori no Vācijas. Piedalīsies kolektīvi no Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Čehijas, Vācijas, un es varbūt pat kādu nenocaucu šobrīd, vairāk nekā 400 dalībnieku, kas rādīs savu tautu to bagātību, sniegumu. Šajos svētkos pirmo reizi krāšņosies un būs klāt arī latviešu diasporas kolektīvi. Tie ir gan no Luksemburgas, gan no Nīderlandes, gan no Vācijas, gan no Anglijas, no Īrijas. Un mēs ļoti gaidām 3 jauniešus, kuri pārstāv Melburnas latviešu bērnu kori, kuri ir mācījušies un individuāli apguvuši visu svētku repertuāru, kuri dziedās lielajā kopkorī un būs vienoti kopā ar visiem mums tepat Latvijā dzīvojošajiem. Dziesmu svētkos vienmēr ir neparedzami laika apstākļi. Es ceru, ka būs lietus mētelīši, ka būs saules aizsarkrēmi. Dziesmu svētku dalībnieki visi saņem cepurītes, lai sargātu sevi no saules. Visās svētku norišu vietās būs dzeramais ūdens. Ja gadījumā pietrūks kaut kur, tad arī nebaidīties un varbūt pašiem arī parūpēties par sevi, bet mēs esam centušies nodrošināt tā, lai visiem viss būtu labi. Vai dziesmu svētku galvenais tāds atslēgas vārds ir patriotisms? Viens no vārdiem varētu būt patriotisms. Tas, protams, varētu būt arī gan vaļasprieks, gan dvēseles aicinājums, bet noteikti viens no vārdiem ir patriotisms. Kā šķiet, kādas vērtības vajadzētu un kuras jau ietver dziesmu un deju svētku pasākums? Protams, ka tā ir mīlestība uz dziesmu, uz deju, tāpatās droši vien mīlestība uz savu valsti, uz savu tautu. Jo tie ir latviešu dziesmu svētki, tātad mēs dejam latviešu dziesmu, dejas un dziedam latviešu dziesmu. Katru reizi, tā atbalstam visus dziesmu svētkus, un, protams, lielos, gan arī jaunatnes dziesmu svētkus, un tas vairāk ir finansiālā ziņā
Un tiešām mēs kā liels uzņēmums, viens no valstī lielākiem uzņēmumiem, lielākais darbdevējs, mēs uzskatām to par savu pienākumu, varētu teikt par patriotisko pienākumu to darīt.